dziesmas, svētais gars nāk piepildā. Ņem manu sirdī, uguni līdzi, aizdedz, lai nenodiesto. Uzpūt kā vējš, lai paceļas liesmas, svētais gars nāk piepildā. Ņem manu sirdī, uguni līdzi, aizdedz, lai nenodiesto. Uzpūt kā vējš, lai paceļas liesmas, svētais gars nāk piepildā. Gavēlēs pēc mana priekā, līksmojas kungs, tevi un tā. Pateicībā slavēju tevi, kungs, vārds tavs līdz godībā. Vārds tavs līdz godībā, jā, Jēzu, vārds tavs līdz godībā. Vārds tavs līdz godībā. Esiet sveicināti radio klausītāji, pulkstenis jau rāda 2 minūtes pāri 9, un tā kā šis laiks ir, kad sākās nu jau šī vakara svētdiena, šī vakara Dievu vārds jums, un tiešām, lai Dievs mūs katru brīnišķīgi lieto, un lai Dievs uzrunā mūsu sirdis arī šajā vakarā. Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tevs, par šo vakaru. Tiešām, kungs, paldies, ka Tu atkal mūs visus pulcini kopā, katrs savā vietā, kur katrs atrodas, Tēvs, tiešām svētī, tiešām Dievs stiprini katru Tavu bērnu, katru tiešām, kas grib meklēt, kas tiešām grib iepazīt Tevi, Tavu mīlestību, kas tiešām grib iepazīt arī Tavu vārdu, kas arī grib vairāk Tevi saprast, tiešām, kungs, ka Tu vēlies runāt uz mūsu sirdīm ar Tavu dzīvo, pārplūstošo dzīvības pilno vārdu. Tiešām Dievs svētī katru Tavu bērnu. Tiešām, kungs, izlies par katru Tavu bērnu, par katru Tavu klausītāju. Dievs arī šajā vakarā, kungs, tiešām svētī, tiešām pielej arī viņu sirdis ar Tavu dzīvo, dzīvības pilno, pārplūstošo dzīvības ūdeni, Tavu vārdu, Tēvs, tiešām, lai mēs tiešām, kungs, veltētos Tavā vārdā, lai mēs tiešām veltētos Tavā vārda patiesībā, lai mēs tiešām meklētu Tevi, Dievs, un tiešām Tu esi mūsu slava, mūsu gods un mūsu vienīgais patvērums, mūsu vienīgais glābiņš, pie kā mēs varam iet un pie kā mēs varam meklēt patvērumu mūsu sirdīm, mūsu dzīvēm. Kungs, tiešām svētī katru Tavu bērnu, katru Tavu klausītāju, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un tiešām, lai Dievs svētī katru, kas klausās, un tiešām, lai Dievs svētī, lai Dievs apgaismo, un lai tiešām, lai viņš paceļ savu svētījošo roku par ikvienu no jums šajā vakarā. Nolasījuši arī no Jāņa evaņģēlija 17. no Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas 1. daļā, un pēc tam tālāk runāsim no Efeziešiem 4. nodaļas, bet tagad Jāņa evaņģēlija 17. nodaļa. Tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēla sacīja: Tēvs, mana stunda ir nākusi, apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Itin kā Tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt Tu man esi uzdevis, un tagad apskaidro Tu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie Tevis, pirms pasaule bija. Es Tavu vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko Tu man no pasaules esi devis.
tavi tie bija, un man to viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis, un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans, un es esmu apskaidrot viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es ejumu pie tevis, svētais tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens itin kā mēs. Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis, kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos. Bet tagad es eju pie tevis, un par to es runāju pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Tavus vārdus es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētītos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Bet ne par viņiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas ar viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu, tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis, tāpat kā tu mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir manis, ko tu man esi devis, lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu man esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Taisnais tēvs, pasaule tevi nav atzinusi, bet es esmu tevi atzinis, un šie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis, un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai ir mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Āmen. Nolasot šo nodaļu, Jāņa evaņģēlija 17. nodaļu, tad pirmais jautājums. Kas to saka? Kam? Kas to saka kam? Un kā jau zinām, pirmajā pantā, ka tā Jēzus runāja. Kas saka, tā tad Jēzus runāja. Tā Jēzus runāja. Jēzus runāja, lūdza savam tēvam, Dievam, lai viņa tēvs apskaidro savu dēlu,
kā tiek teikt, Tēvs, mana stunda ir nākusi, apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Tātad Jēzus lūdza Tēvam, lai Tēvs viņu apskaidro. Un kā teikt 2. pantā, itin kā tu viņam esi devis varu par visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Kas ir mūžīgā dzīvība? Mūžīgā dzīvība ir tā, kad mēs pazīstam un atzīstam vienīgi Dievu, ka viņš sūtīja Jēzu Kristu, ar ko mums tiek dota mūžīgā dzīvība. Tātad, lai mums būtu mūžīgā dzīvība, tātad pirmām kārtām atzīst Dievu, jo vienīgi Dievs mūs mīl, vienīgi Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, tāpēc tev ir jāatzīst Dievs un jāpieņem Dieva mīlestība caur viņa dēlu, Jēzu Kristu, pieņem to, jo caur Jēzu tev tiek dota glābšana. Un ja tu pieņem šo glābšanu, un ja tu tam ticēsi, tad arī iemantosi mūžīgo dzīvību, kā tiek teikt 3. pantā. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Tātad atzīst Dievu par vienīgo patieso un ka viņš deva savu dēlu par tevi, par taviem grēkiem, kas samaksāja, kas paņēma tavus grēkus, un caur šo Jēzu Kristu tev tiek dota mūžīgā dzīvība. Un kā tiek teikt Romiešiem 5. nodaļā, 8. pantā. Romiešiem 5. nodaļa, 8. pants. Romiešiem 5:8. Jēzus Kristus uzņēmās sodu uz sevi un nomira par mūsu grēkiem. Caur viņu mums tiek dota mūžīgā dzīvība ticībā, kad pieņemam viņa glābšanu. Tātad Jēzus Kristus uzņēmās sodu uz sevīm un nomira par tevi un par mani. Un mūsu grēki tika uzlikti Jēzum, kas arī paņēma mūsu grēkus un kas izpirka, nomirstot pie krusta par mūsu grēkiem. Tā kā caur viņu tev tiek dota mūžīgā dzīvība. Ja tev būs ticība, galvenais noteikums ir ticība. Ticībā tev ir jāpieņem Jēzus par savu glābēju, par kungu un pestītāju tavai dzīvē par glābēju. Tātad. Un kā ir teikt Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā 16. pantā, Jāņa 3:16, kā jau visi zinām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka devis savu vienspiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Vai kaut ko ievērojāt? Lai neviens nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs negrib, lai kādi pazustu, bet ka visi tiktu izglābti un iemantotu mūžīgo dzīvību. Dievs grib izglābt katru. Un ja tu arī tagad klausies varbūt pirmo reizi, un tu īsti nezini, vai tu esi izglābts, vai tu neesi izglābts, tad tiešām meties Dievam uz ceļiem šajā vakarā, tiešām lūdz, un viņš tevi atpestīs, viņš tevi pieņems. Slavē Dievu!
Dievs tevi atpestīs, ja tu tam tikai ticēsi. Un tālāk jautājums, ko Tēvs deva Jēzum? Varu pār visu miesu, kā ir atbilde. Arī mēs lasījām šajā nodaļā. Tiešām papētiet šo nodaļu paši tālāk. Ko Tēvs deva Jēzum? Varu pār visu miesu, lai Jēzus dotu visiem mūžīgo dzīvību un tos izglābtu. Tātad Tēva mērķis bija, lai mēs caur Jēzu dabūtu mūžīgo dzīvību un lai caur Jēzu un lai caur viņa nomiršanu, caur viņa grēku paņemšanu, par mūsu grēkiem uzņemšanu sevī, lai mēs dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Jēzus samaksāja mūsu grēkus, un lai caur to mums būtu caur viņu mūžīgā dzīvība. Tātad Jēzus darīja Dieva vārdu zināmu cilvēkiem. Tas arī bija Dieva mērķis, lai viņa dēls Jēzus dara Tēva vārdu zināmu ļaudīm cilvēkiem, lai mēs tiktu glābti, lai mēs caur šo dzirdēto vārdu, ko uzņemam savā sirdī, tiktu glābti. Jo, ja mēs turam Dievu vārdu un tam sekojam, mēs būsim glābti. Tātad uzņemt Dievu vārdu, tam noticēt un tam arī sekot, lai būtu šī glābšana. Kā ir teikt arī 8. pantā. Jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis, un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Tātad Jēzus ir nesis patiesību tālāk, kā ir teikts, jo tos vārdus, ko tu man devi, ko Tēvs deva savam dēlam Jēzum, tos vārdus, ko Tēvs deva savam dēlam Jēzum, viņš ir devis pārējiem. Un tā kā mums to ir svarīgi uzņemt un arī atzīst, ka tas nāk no Tēva, tam, kam mēs ticam. Tātad Jēzus ir nesis patiesību tālāk, ko Dievs ir devis, un kad mēs to uzņemam un tam ticam, mēs tiekam glābti. Tātad glābšana ir caur ticību. Mūžīgā dzīvība, tas nozīmē zināt vienīgi patieso Dievu un Jēzu Kristu. Mūžīgā dzīvība, tas nozīmē zināt vienīgi patieso Dievu un Jēzu Kristu, kuru viņš sūtīja. Tā kā
Tā kā tev ir jāiepazīst Dievs, tev jāpieņem viņš, jo caur viņa dēlu tev tiek dota mūžīgā dzīvība. Jēzus pasargāja visus, kurus Dievs viņam deva, izņemot pazudušo dēlu. Kāpēc tā? Kāpēc ne pazudušo? Izpētīsim paši, kā arī pantā tika teikt, ka Jēzus pasargāja visus, bet ne tikai pazudušo. Un kā Jēzus 11. pantā lūdz, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie tevis, svētais tēvs, uzturi to savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs tātad. Tātad Jēzus lūdz tēvu, lai viņš uztur tos Dieva vārda patiesībā, lai tos uztur patiesus Dieva vārdā. Bet par ko Jēzus vēl lūdz? Bet par ko Jēzus vēl lūdz? Kā ir teikt, Jāņa 17:20. Bet ne par viņiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Tātad, viņš arī lūdza par tiem, kas caur viņu vārdiem viņam ticēs. Vai tev ir mūžīgā dzīvība? Tātad, pārdomā pats, ņemot vērā to, ko es teicu, izvērtē savu dzīvi, lūdz Dievam, lai Dievs tev dod atbildi. Jēzus grib, lai mums būtu viņa prieks, lai mēs priecātos Dievā, kā ir teikt Jāņa 17:13. Bet tagad es eju pie tevis, un par to es runāju pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Tātad, Jēzus grib, lai mums būtu viņa prieks. Kāds prieks bija un ir Jēzum? Tātad, pilnīgs. Arī Dievs grib, lai arī mūsos mājo pilnīgs prieks. Un noslēgam jautājumu šajā pirmajā daļā, vai jums ir viņa prieks? Pārdomāsim kopā, vai jums ir viņa prieks. Tā kā atbildi pats uz šo jautājumu, vai tev ir viņa prieks. Noklausīsimies vienu dziesmu, un tad arī nāksim otrajā daļā, runāsim tālāk no Efeziešiem 4. nodaļas. Bet patreiz būs viena dziesma, tad no Efeziešiem 4. nodaļas, no 1. līdz 17. pantam.